Vēl tas trakais suns. Mēs esam pie Alfas. Mēs tūlītās iesim iepirkties, jeb precīzāk iepirkt produktus nākamajām 3 dienām, jo mēs dodamies jau nākamajā piedzīvojumā uz Limbažu pusi. Paliksimies mājiņā kopā ar draugiem. Tā kā, man liekas, būs ļoti, ļoti forši. Paņemam dienišķo kafijas devu. Shopping's done. Laižam! Mēs esam atbraukuši. Saimniece tikko mums izrādīja visu māju. Ir ļoti forši. Un ejam arī izrādīsim jums. Tātad šeit mums ir toalete, duša un arī veļas mazgājamais veļmašīna. Tā šo ierīci sauc. Tālāk mums ir 2 identiskas guļamistabas. Forši ir tā kā 2-stāvīgās, bet pirmajā stāvā ir 2-guļamā. Same. Tālāk mums ir dzīvojamā platība plus virtuvē, ēdamzona, chillzona, viss kopā. Mums paliekoties vairākas dienas bija ļoti svarīgi, ka ir vieta, kur arī dzīvoties pa iekšu, jo Latvijas laikapstākļi, Latvijas vasara ir tāda, kāda tā ir, ja? Tāpēc ir forši, ka ir liels galds, kur var spēlēt galda spēles, taisīt ēst. Tiešām arī mazajam te ir, kur ložņāt, līst un būt un tā kā ļoti, ļoti feini. Tad mums ir arī pirtiņa. Very nice. Yes. Tad ir vēl viena toalete, kas ir tieši blakus pirtī un tieši blakus terasei. Terase ar veseliem 2 lielajiem galdiem, un terase arī, var redzēt, tiešām ir liela. Un tad mums ir dīķis. Nav makšķers līdz, jā, tur mēs bišķiņi nofēlojām. Atpūtas stūrīts, bērnu stūrīts. Un ir arī volejbola tīkls un baļļa. Šāds izskatās darba process, lai tiktu pie pabeigtiem videoklipiem. Džeki jau sāk iekārtoties. Mēs esam iekārtojušies. Mēs neesam ilgāku laiku tikušies, tāpēc ļoti gribējās uzsist klačiņu. Martin, Martin, parādīsi Ievai, kur ir Ievas klucītis. Šito zīmē, ka mēs tev gaidījām gender revealā, tev visi sazīmē, lai tu rotaļātos. Un tagad tu esi piedzimis un arī rotaļājies. Viņam ļoti patīk. Un, protams, kā tad bez grillēšanas. Cik forši ir braukt atpūsties ar draugiem, ir tīpaši, kuriem pašiem nav bērnu, jo tad viņi ļoti grib paspēlēties ar tavu bērnu. Nāc pie mammas. Tu mazāk mīļoji puika. Tu atnāci. Čau! Žēl, ka smāržu nevar nodot caur kameru. Viss metās virsū desām. Atcerieties, ko es minēju par Latvijas vasaras laikapstākļiem? Jep, bet mēs čilojam. Yeah, bro. You're trying to stand up? Go. Pamet Bellai bumbu. Bella grib bumbu. Skaties, Matīs. Iezidzi? Un kā jau vienmēr, vajadzīgā play area. Mazais ir nolikts gulēt un ir laiks vakariņām. Un kaut kas jauns. Ieva ir tas draugs, kurš mums nereti kulinārijā parāda kaut ko jaunu. Un tie izskatās pēc rīsiem, bet tie ir ziedkāposti. Good night. Paldies, ka tu man ļauj pagulēt. Mēs brokastosim. Pasies, kā Ieva mums forši taisa brokastīs. Cik forši būt pie dabiņas. Laikapstāklis arī pēc skata skaists un foršs, bet, vējonis bišķiņi ir. Bet vienmēr var būt sliktāk, vai ne? Nekur es čiloju ar kafijas krūzi. Nekur arī Ieva. Tos akmeņus neņem. Mūsuprāt, rekur lielais stārts māca mazajam, kā lidot. Dodamies misijā atrast makšķeri, lai mēs varētu pacopēt dīķī. Atradām veikalu un tas ir vaļā! Look at this shade. Labāk iztērētie 30 eiro šomēnes.
Braucot māju, pasieties, kādas skaistulītes mēs te sastapām. Oh, look at this sexy piece of fucking corn on me. I try to eat more fish. That's mine. Respect. Thank you so much. I need to cover it with more corn. The hook is visible. Es domāju, ka visi var piekrist, ka viens no gardākajiem ēdieniem vienmēr un mūžīgi mūžos būs tas, kas ir gatavots uz grilla. Uz uguns. Labu apetīti! Labi, Titi. Ar tapu pie mammas. ¿Qué quieres? ¿Hablar español, no? ¿Tú, creepy? Domāju, ka Diego ir riktīgs tēva materiāls, ne? Viņam viss nav izvēles, viņam jāreklamēs. Viņam labi sanāk. Tiek tā, jā. Čau! Ko nozīmē, ka tu riktīgi gribi noķert to zivtiņu? Tu pat šitādā lietū copē. Zīves nav, bet vibes ir, jā? Tu viss slapšais? Cik procentu lietas ūdens ir tavā glazē? Paskatieties, cik skaisti. Viņš apjūka, kas tāds bija. Sorry, Bella. Just a little baby. Nākamais sensors. Paskatieties uz to skatu. Nu cik krūtāk Dievs kā sakās! Vislabi. Un krusa arī. Tev patīk? Patīk skatīties dabiņu? Un beidzot ir ieradusies arī varavīksnā. The hell is this? Diezgan jauna. Pēc 2012. 2021, Elton John, Dua Lipa. It's the correct spot for Elton and Diego Luis for talking. Open, yeah. Paskatieties, cik skaisti, un tur ir vēl dubultā varavīksne. Ej, tu nost! Vakara rutīna nemainīga arī esot izbraukumos. Martins ir nolicis čučēt, un mums sākas... Es gadīju, ka tu pateiksi. Sauna time. Sonatēm. 2 reizes pa 20 minūtēm pirtī done, un tagad ārā. Kā tu jūties? Very good. No tevis gariņš nāk. Jā, kur jau lielie greizie rati, te redzam. 4. piegājiens ar pēršanu. Vēl viena burvība esot prom no pilsētas gaismas piesārņojuma. Caur bildi nedaudz labāk var nodot to, ko redzējām mēs. Labrīt! Mums šorīt brokastīs būs picās. Un man liekas, ka viss pēc pirtiņas gulēja tā kā nosist. Un laiks ārā paskatieties, vienkārši cik skaists. Labu apetīti! Ļoti garšīgi. Mēs čilojam mūsu izveidotā likziņā. Ies vaļā novus. Diego spēlēs pirmo reizi. Dienišķā pusdienu pauzīt. Viens no stārķiem visu laiku sēž uz mūsu mājiņas jumta. Diego mums ir uztaisījis, tas ir ananās ar kanēli. Tas ir ēdiens saldumiņš, ko viņi taisa arī Brazīlijā. Ja varētu jums ar kameru nodot to smaržu, es vienkārši nevaru aprakstīt. Tā kā pilna mute siekalu. Šodien sanāca mazāk filmēt, jo palielam mēs vienkārši visu dienu pļāpājām un darījām visu to pašu, ko jūs jau redzējāt iepriekšējās dienās. Bet, jā, tagad ir pienācis vakariņu laiks. Debesis šodien mūs arī lutina ar skaistu skatu. Par cik mēs sākam tā aktīvāk apceļot mūsu tēvzemi un paši izpētīt to, tad mums likās interesanti pajautāt mūsu brazīļu draugam, ko viņš domā par Latviju. Tāpēc te ir mūsu nelielā intervija ar viņu. The old town was super beautiful.
was very nice. All the impressions were positive, besides going to the night, Okay. because then I thought it was very wild. So, like, after a few years in Dublin, and certain things I never saw in that level and that early and that drunk. Okay. But in general, was like very positive. Riga is super pretty. The outside, outgoing culture in the summer. Okay. Yeah, because like living in Dublin, they don't have anything, and we are very similar. I think Brazilians and Latvia in that sense. Not into friendship, because you guys are very close. Not once you are inside the group, but to get into the group. Yeah, like if I want to make a friend, is forget about it. If ever brings me to a party or to a house that there's a lot of people that know her, it's all good, all the same. Okay, but in Brazil? In Brazil, you can literally be in the queue to lodge some money in the bank, and in that day, meet the person's family and have a barbecue. True story. Like it's literally it's impossible to don't make friends. Like people will go through you to make you be friends with them. So it's, to me, after so many years in Europe, I got more closed. But yeah, it's just completely the opposite. My favorite place is our first solstice. That's Oh, that in house. Latgala. Yeah. Okay. I think because it was my first experience, and I was like, it was amazing. Everything was amazing. And yeah, like, but that particular place, but summer in general, like, that's why I want to come to the summer in Latvia more than he ever wants to be here. But just to get, I think I need to answer this properly. My country doesn't have that much history. We are like a mix of everything. My state is like 300 years old at max, and that's my culture, which is again a mix. So you live here, like you guys have this every year, but I don't. So when I came and I saw all the symbols, the festivity, the music, the way that you guys care, the pagans and the ideas and the songs, that's just like every time feels like I'm in a movie. Like it's just not even a movie, you see this. So my favorite part is just the exploration, the learning, and actually being part of it. I absolutely loved every time. It's just beautiful. No, I feel very proud to be a Latvian. Oh shit. No, I feel very proud to be Latvian. We cut this bit. I don't know how it's to handle the winter. I said this to her before. I want to have one proper winter in my life at least once. So the answer would be definitely yes, but I don't know if I have the tough skin to handle the winter for multiple winters. So it's more like a romanticized thing of someone that never had a proper winter. And like our winter is like Dublin, it's like 5 degrees. You guys have kill you winter. So I don't know. I don't know. But most likely I think I will just, after 2 winters cry, I want to go away. The culture. And I don't know, because like I end up hanging out with you and your friends. So I don't know how spoiled I am. But every time there's a bit of sun, you try to go out and they put some fire on the grill and try to do something. And there's a celebration of absolutely anything during the summer. Everything is an excuse to do something. And then again, I don't know if this is Latvia, but at least it's between you guys. So that's my favorite part. It's just the summer here is amazing. I love the summer. So many good places for hiking and forests. Every time we're here, we do some cool hike. In a cool place that looks amazing, and like I look like a kid recording things I never seen. And after learning about your history, I feel a bit very proud of her being Latvian. It's like I'm the lucky one, I'm gonna be a bit deep here. Excuse me. But it's like it's a country of not even 2 million people. Got squeezed out for like, I don't know, 2,000 years by everybody. Trying to get rid of the culture, trying to get rid of the religion, trying to get rid of the language, trying to get rid of everything. And they couldn't do this for 2,000 or who knows how long. And it's still here. It's still surviving. So in my head, the big winners of Europe are like Latvia, Lithuania, Estonia,
or small countries that actually, by all the superpowers trying to destroy them, they couldn't. And this is like, by itself, is just, you get tear-eyed, just fucking amazing. This was fucking amazing. Iesim vaļā, un kā vienmēr, iekāpšana ir diezgan izaicinoša. Mēs vaļā sēžam laikā, kad tieši augustā ir zvaigžņu lietas, pat vienkārši tik krūti. Zvaigznes tiešām krīt tik vaibīgi. Labrīt, ir pienākusi pēdējā diena, un šodien laiks ir tā kā kārtīgā vasarā. Ir silts, debesis ir skaistas, un mēs ēdam brokastis ārā, gozējoties saulītē. Manuprāt, amats rokā drīz. Arī Ievas tanti, jā, visas brīvdienas nostaigāja. Vēl kamēr mēs kārtojāmies, sēdēja aptuveni 20 minūtes mašīnā. Brīvdienas ir noslēgušās un bija tik kolosāli. Man liekas, katram latvietim vismaz reizi vasarā vajag izbraukt pie dabas uz laukiem vai uz kādu vasarnīcu vai vienalga galvenais, ka pie dabas. Un pabūt, un vairāk kā vienu dienu, jo tomēr kaut kāda burvība ir tajā, ka tev tiešām ir tā sajūta, ka tu dzīvo, tu nevar neko nokavēt, tev nav nekur jāsteidzas, un bija ļoti, ļoti forši. Katru dienu saliekot kopā, vienkārši konča, lai arī mums nebija super, tādi silti laikapstākļi, bet bija krūti, mums bija lietus, pērkons, krusa, saule, vējš, saules aptumsums un kas tik vēl ne. Un zvaigžņu lietas, galvenais zvaigžņu lietas bija krūti. Paldies, ka skatījies un tiekamies jau nākamajā video.